Zaļo un Zemnieku savienības iespējamā nonākšana koalīcijā. Ko tas nozīmēs prioritāšu ziņā? Ko partija pat labam liek arī galdā saviem potenciāliem koalīcijas partneriem? Tas, kas Stambulas konvencijā ir atsevišķi neskaidri jautājumi, un mēs arī toreiz teicām, ka mēs ar noteiktām atrunām, tātad atrunām, kas mūsuprāt, liekas dīvains vai mums nepieņemams, ka mēs tad pieliekam šīs atrunas, vai viņas ir kā atrunas vai kā preambula, mēs paskaidrojam, un mēs jau toreiz teicām, ka mēs būtu gatavi ar atrunām atbalstīt. Turcijas valdošās partijas konservatīvie politiķi uzstāja, ka konvencija kaitē ģimenes vienotībai, mudina uz šķiršanos un to saviem mērķiem izmanto seksuālo minoritāšu kopiena. Es domāju, ka politisks spēks ir diezgan sevi tāds pārliecinoši izturējušos pārbaudījums. Rinkēvičs pateicās deputātiem par atbalstu valsts prezidenta vēlēšanās. Kaut arī nākamā valsts prezidenta saruna ar zaļzemniekiem bija pavisam neilga, frakcijas deputāti to vērtē kā savstarpējās cieņas izrādīšanu. Un mēs atgriežamies politikā, lielajā politikā, ja tā var teikt. Zaļo un Zemnieku savienības frakcija prezidenta vēlēšanās atbalstot Rinkēviču sekmēja viņa ievēlēšanu amatā. Pietupies! Pastum! 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 Pies!